6. Puisim ir jābūt klāt ar rozēm, laimes, šokolādi, bet, zinat kā, mūsdienās gadās visādi. Procesija būs apmēram tāda, pēc lūguma, koriem, visiem, jānostājas tā iedomājieties, ka, ja gadījumā jūs pieļaujat, ka es varētu būt diriģents, tad te koris priekšā. Un tie, kas stāv tajā maliņā, nāk te priekšā laimas pulksteni. Tādā lielā, lēnā varā, nestājoties pa balsīm, vai ne? Apmēram. Melodijas bīdītāji ienāk te vairāk, tā. Visa tā čupiņa paspiežaties uz turies. Tā. Skriet, tā kā. Lai biezums ir te, tas galvs, nevis biezums un šķidrais vidus. Paskatīs. Kurš jūs atriec tajā ziemas vakarā vai ne? Mīlestība silda visos laikos. Tad man ir vēl viens ļoti nepopulārs priekšstats. Te notukšos priekš. Ņemot vērā, ka tauta jau ir apmulsusi, neciedāt 4. pantu. Pārējos nociedāt un no sirds un tā, ka, katru vārdu izsaka. Gribat, jā, mēs varam mēģināt. Labā ziņa ir tāda, ka tango ritmā mums palīdzēs ģitāris Dāvis. Viņam gan nav pastiprinoši vienkārši. Viņu nevarēs dzirdēt, bet ievadu dziedos, monotā sapratīs, un tā jau visu dziedās. Jau laikus brīdinu, kā visas fotofilmēšanas un citu iemeslu dēļ dziesmu būs jāmēģina nodziedāt vairākas reizes. Ja izdosies labi, tad tikai 2. Ja nē, dziedāsim 5. Un neiesim prom, kamēr nebūsim iemācījušies. Vēl jau bet viss jau sākās jau tagad. Viņam pieliks vēl to. Es arī tagad redzu. Ja kādam ir absolūtā dzirdams, pilnīgi perfekti dzied, tad nevajag baidīties, ja mēs dziedāsim dziesmu re minoru. Ja kaut kas kādam. Esam savākušies laikā. Tagad tā kā senos laikos jāsaka, nebrauciet garām, nāciet klāt, dziedāsim dziesmu. Nestāviet tik tālu, jūstamies, nedzirdējis mikrofons ir šeit, nāk, tuvāk. Kā tur bija vecā laikrakstā, jaunas ziņas, vai ne? Trakie dūlie dziedās pie pulksteņa. Tur nokārtos ir tekstās. Markal bija. Jā, iedot to re minoru, mēs jau pabeigsim. 1, 2, un. Mīlā asaros, to tu rieties nāc, tikai tevi es mīlējis esmu, kāda dīvaina sula, savas uvas tu mēs, kādas kārtīgs sarkanu esmu.
Un piektais. Šis būs skanīgais. Mazliet mierīgāk. Ar vien skanīgāk. Un tad ļoti skanīgi jāber. Tagad izdaram tā. Zinat, kādi ir lielas nepatīkas sanāks? Tas ir tikai jā, tā kādi. Nav vēl tāds lapīts. Viņi dziedājāt, neiet prom. Es paklausīšos. Jaunība vai ne ar vienu, kādreiz satiekās, kādreiz strīdās. Šobrīd mēs varam saprast. Daļa no jums atnāk šeieni, daļa no jums pāriet uz turieni. Nu tā, brīvi, nu tā. Bišķi samainās. Visi daļa. Visi reizes samainās vietā. Nu tā, ļoti labi. Visi. Tagad tik nostājās. Nu jā. Nu kolosāls. Mēs pie jauniešiem. Sasveicinās ar jauniem draugiem un kaimiņiem. Tad vēl viens jautājums, vai mēs varam pašās beigās, nu tie, kas tādi labāk dziedātāji, augstāki, nodziedāt laikam asinīs manā savas lūpas tu mērc, kā tās degārtīgi sarkanu vesmu. Nu it kā, lai skanīgi, nu, iedomājieties, kā tas tika, kāds mērts lūpas jūs asinīs. Nu, pat, bet tas nav tā tik viegli. Excelenti vienkārši. Nav mans citādi. Labs citāds. Nestāvat tik tālu nākat droši tuvāk. Nu tā, 3 soļus lielus. Visi, nu nākat. Citādāk tā kā vai ne. Tur pazīstam sejas dažas. Kautrīgi visi vai ne un tā. Давай, теперь, ну что, тоже поучаствуешь? Да, мы не знаем. Я думал, вы бумажку вытаскиваете. Я тоже спасибо. Labi, sanāks vairāk, nedziedāsim šo dziesmu šovakar šeit. Jaunākā paudze arī beidzot klāt. Tā būs. Iedomājieties, atceraties šo brīzi, un tā kā jau pēc gadiem 3 vai pēc 3 dienām. Jaunākā paudze vai ne, jaunieši un tā jau gados forši mēs visi esam satikušies šajā brīnišķīgajā brīdī, lai
viena no skaistākajām mīlas dziesmām, pie paša romantiskākā pulksteņa laivas pulksteņa. Mēs esam, tad vai ne, apvienoties koris izpildām, nesinām autoru dziesmu ar Aleksandru Čapu dzeju, Miglā asaro loks. Britain? Latvija, I just Latvija. Russia? Russia. А говоришь, на английском? Мусадно читайте, мусадно. Viva
Tiešām sanāca. Tiešām nav jādzied vairāk, vai ne? Viss labi. Nē, nu ko lai tagad mēs darām? Kad izņēmām tā. Sanāk, ko dziedāsim tālāk, vai ne? Ļoti īsti vienkārši. Daudz taksa uzmanīs tiesas, kuras viens daudz goju, bet vienu viņš uzmikstās. Liekas sapnus vēji, savāds monums, savus Dievu vārds. Un tu atkal atnāk nevarēji. Pie laivas pulksteņus. It's so cute though. That was Ļoti klusiņām pirmais pants. Un vēl klusāk. Kāds no šefiem kaut ko teiksim, es jau pabeidzu teikt, tad viss, ja? Viss, ja? Vēl nu īsāk sakot, milzīgais paldies, viss! Все уже. We're not from Latvia. Okay. You We're from Uzbekistan, but still singing these songs as well. How you like this song? Yeah, it's really great, amazing. This is very special Latvian feeling with this song. I've asked some Latvian people, but this show it's the first time. Oh. And they hope that it will be often.
īsāk sakot, ievads apmēram ir tādā tempā, kad